Šajā epizodē iemācīsimies, kā izmantot ChatGPT, lai dažu sekundžu laikā izveidotu perfektus ierakstus Facebook, LinkedIn un citiem sociālajiem tīkliem. Vai tu bieži pavadi daudz laika, domājot, ko un kā rakstīt sociālajos tīklos? Vai vēlies radīt ierakstus, kas piesaista uzmanību un palielina iesaisti, bet nejūti sevi kā profesionālu tekstu autoru? Noskaties video līdz beigām un komentāros ieraksti, kuru no 3 nākamajām tēmām tu gribētu redzēt nākamajā video. Lai izveidotu ierakstu, kas piesaista uzmanību, tas jāveido pēc 3 galvenajiem principiem. Uzmanības piesaistīšana, vērtība lasītājam un skaidrs aicinājums uz darbību. Piemēram, ierakstām ChatGPT pieprasījumu. Uzraksti Facebook ierakstu par jaunu produktu pilnīgi unikālu un personalizētu digitālu plānotāju, kas palīdzēs uzņēmējiem ietaupīt laiku. Mēs iegūstam profesionālu ierakstu, ko varam izmantot uzreiz vai pielāgot savam stilam. Ja ieraksts ir pārāk formāls vai garš, varam precizēt pieprasījumu. Padari šo rakstu draudzīgu, saglabājot profesionālismu. Ne visi sociālie tīkli ir vienādi, kas darbojas Facebook, var nebūt efektīvs LinkedIn. Tāpēc varam palūgt ChatGPT pielāgot ierakstu konkrētai platformai. Piemēram, pielāgo šo Facebook ierakstu LinkedIn formātam, padarot to profesionālāku. Ja vēlamies to pielāgot Instagram, varam lūgt pievienot emociju zīmes un vizuāli izteiksmīgu valodu. Padari šo ierakstu Instagram stilā, pievieno emociju zīmes un aicinājumu uz darbību. Ja vēlamies uzturēt regulāru aktivitāti sociālajos tīklos, varam palūgt ChatGPT izveidot ierakstu sēriju. Piemēram, izveido 5 Facebook ierakstus par unikālo digitālo laika plānotāju. Tas palīdz izplānot saturu vairākām dienām vai pat nedēļai uz priekšu, ietaupot laiku un nodrošinot pastāvīgu klātbūtni tīklos. Tagad tu zini, kā ChatGPT var palīdzēt radīt efektīvus sociālo tīklu ierakstus dažu sekundžu laikā. Ieraksti komentāros, kuru no 3 nākamajām tēmām tu gribētu redzēt nākamajā video, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus. CV un motivācijas vēstules sagatavošana, pirkumu lēmumu pieņemšana, kopsavilkumu sagatavošana. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.